Tu nevari panākt, lai laiks ritētu ātrāk. Tu nevari piespiest rezultātu atnākt tad, kad tu to gribi. Un tu nevari pārlaikt pāri posmam, kas tev vienkārši ir jāizdzīvo. Bet vienīgais, ko tu vari kontrolēt, ir nākamais solis, ko spērs. Un tieši šeit lielākā daļa cilvēku padodas. Nevis tāpēc, ka viņi nav pietiekami spējīgi, bet gan tāpēc, ka viņi grib rezultātu ātrāk, nekā paši ir izauguši līdz tam. Viņi sāk šaubīties procesā tikai tāpēc, kad neredz tūlītēju atdevi. Viņi domā, ka nekas nenotiek, bet patiesībā tieši šajos mirkļos pats svarīgākais arī tiek būvēts. Tava pacietība, tavs raksturs, tava disciplīna, jo izaugsme nevienmēr izskatās iespējīgi. Dažreiz izaugsme izskatās pēc vienas godīgi pavadītas dienas, pēc viena treniņa, pēc vienas augstās peldes, pēc vienas reizes, kad kārtējo reizi nepadodies vecajām vājībām. Tu nevari kontrolēt, cik ātri atnāks lielais rezultāts, bet tu vari kontrolēt, vai tu šodien izdari to, kas tev jāizdara. Un patiesībā ar to arī pietiek. Jo cilvēks kļūst stiprs nevis vienā lielā brīdī, bet gan tajās dienās, kad nekas īpaši nenotiek, bet viņš tik un tā turpina iet uz priekšu. Tāpēc pārstāj cīnīties ar laiku, pārstāj dusmoties, ka viss nenotiek uzreiz, un pajautā sev vienu godīgu jautājumu. Vai es šodien izdarīju visu, ko vien spēju, jo tavs uzdevums nav pātrināt dzīvi, lai nokļūtu tur ātrāk. Tavs uzdevums ir kļūt par cilvēku, kurš neapstājas procesa vidū, jo process ir tieši tas, kas tev visvairāk pārveido.